Atvērsim Marka evaņģēlija 10. nodaļu. Marka evaņģēlijas 10. nodaļa. Šodien bērni ir kopā ar mums baznīcā ģimenes dienā. Mums līdz ar to ir iespēja izjust to, kas tas ir ģimene, un īpaši, ja ir kādi cilvēki, kuriem jau kādu gadu vai vairākus gadus nav mājās bērni, tad tas troksnītis, kas drusku ir apkārt, palielināja to ar kādu 3 vai 5, un tas ir tas, kas katru dienu pavada mājās to bērnu vecākus. Šeit viņi jau uzvedas stipri klusu, un tāpēc slavējiet Dievu, ka viņi nav tik skaļi kā mājās. Marka evaņģēlijas 10. nodaļa no 17. panta sākot lasīsim. Un kad viņš, tas ir Jēzus, bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un ceļos nometies viņu lūdz: Labais mācītājs, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību? Bet Jēzus uz to sacīja: Kāpēc tu mani sauci labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Tu baušļus zini, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, nelaupi, godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam teica: Mācītāji, šo visu esmu turējis kopš savas jaunības. Bet Jēzus to uzlūkodams viņu iemīlēja un sacīja: Vienas lietas tev trūkst. Ej, pārdodi visu, kas tev ir, un dodi nabagiem. Tad tev būs manta debesīs, un nāc, staigā man pakaļ. Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Un Jēzus skatījās apkārt un saka uz saviem mācekļiem: Cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Un mācekļi iztrūcinājās par viņa vārdiem, bet Jēzus atkal griežas pie tiem un saka: Bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk ir kamielim iziet cauri adatas aci nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Bet tie vēl vairāk pārbējās un sacīja savā starpā: Kas tad var tapt glābts? Jēzus tos uzlūkodams saka: Cilvēkiem tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējams. Pēteris sāka uz viņu runāt: Redzi, mēs visu esam atstājuši un tev staigājuši pakaļ. Jēzus teica: Patiesi es jums saku, neviena nav, kas atstājis namu, vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus manis un evaņģēlija dēļ, kas nedabūtu 100-kārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgu dzīvi. Bet daudzi, kas pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Lūksim Dievu. Kungs, mēs esam ļoti nopietna Bībeles teksta priekšā, un mēs ļoti lūdzam, lai mēs necenstos no tā iegūt kādu svaigu skatījumu, lai mēs necenstos no tā paņemt kaut ko, kas mums ir izdevīgs, un to, kas nav, to pašķirot nost. Bet palīdz mums pieņemt to, ko tu saki šajā tekstā, ka debesīs nonākt ir grūti. Un ka mēs līdzīgi kā mācekļi alktu dzirdēt no tevis, kā tad tas varētu notikt. Un ka mēs meklētu tevi. Kungs, mēs uzticam sevi tev, lai šajā dienā arī mūsu vidū kāda dvēsele manto pestīšanu, atsaukdamās tev un tavam aicinājumam uzticēties tev. Slavēts, lai tu esi mūžīgi. Āmen. Cilvēki meklē iegūt mūžīgo dzīvību. Tā tas ir. Vienā vai citā veidā cilvēki to meklē. Par to mēs varam lasīt pasakās, ka cilvēki meklē kādu jaunības eliksīru. Par to mēs dzirdam joprojām pasaulē dažādās vietās. Cilvēki tic pat visādām muļķībām un bezjēdzīgām lietām, lai tikai saglabātu sev jaunību.
un tad ņem kaut kādas dzīvnieka daļas un cenšas tās ēst, lai cik tas riebīgi un pat pretīga būtu, ja tīri tā ēšanas ziņā. Un cilvēki dara visneiedomājamākās lietas, lai tikai saglabātu jaunību. Un nesen vēl ziņās arī par to tika runāts. Cilvēki grib dzīvot vairāk nekā tikai šeit viņiem ir dots. Dievs to ir līdz cilvēku sirdī. Salamans mācītājs saka, ka mūžību Dievs ir līdz cilvēku sirdī. Un tas nav dabīgi, ja cilvēks saka, es gribu mirt, man pietiek dzīvot. Protams, nav runa par cilvēku, kurš jau ir nodzīvojis savu dzīvi un kurš šausmīgi cieš, un tad viņš saka šos vārdus, es vairāk nevaru, es labāk gribētu mirt, un tad mēs saprotam to kontekstu. Bet tas nav dabīgi, ja cilvēks, kurš ir vesels un kuram viss ir kārtībā, viņš saka, ziniet, man liekas, kad es esmu uzzinājis, ka debesīs būs labāk, man pietiek šeit, es labāk iešu uz debesīm. Ja Dievs mums ir devis šo dzīvi, un Dievs ir devis veselību, tad tas ir dabīgi, ka mēs gribam dzīvot. Un cilvēks grib dzīvot mūžīgi. Un šis cilvēks, kurš pienāk pie Jēzus, pasaka to, ko katrs no mums varētu Jēzum sacīt. Kungs, ko man darīt, lai es arī varētu dzīvot mūžīgi, lai es iemantotu mūžīgu dzīvību? Un tajā kontekstā mēs noprotam, runa jau vairāk ir par to, kā viens cilvēks, kurš tic Dievam un kurš atzīst Dieva autoritāti pār sevi, uzstāda šo jautājumu. Šeit ir dots šis meklētāja raksturojums. Ir sacīts, ka viņš pieskrēja, ir sacīts, ka viņš ceļos nometās, ir sacīts, ka viņš lūdza. Tas pasaka to, cik ārkārtīgi bija viņš aizdedzies par šo jautājumu un cik ārkārtīgi izmisīga vai vienlaiks arī, ka tas viņu darīja tādu pazemīgu, viņš to atbildi gribēja iegūt. Un tas noteikti ir ļoti labi. Ja cilvēki saka, es gribu dzīvot mūžīgi kopā ar Dievu, tad tas ir labi. Kā tad Jēzus šeit atbild? Kā jau nereti, Jēzus atbildi ir diezgan pārsteidzoša. Mēs zinām, ka Jēzus ir pasaules glābējs un kungs jau ar 21. gadsimta acīm skatoties uz atpakaļ un zinot vairāk tikai par šo raksturvietu. Un liekas, kāpēc gan Jēzus runā par to, par ko viņš runā? Un tomēr Jēzus atbilde sevī ietver pirmkārt un galvenokārt norādījumu uz dzīvo Dievu. Jēzus grib dot šim cilvēkam pareizu atskaites punktu. Tā it kā viņam tas nebūtu. Un kā mēs redzēsim vēlāk uz priekšu, tas viņam tiešām nebija. Pirmkārt, Jēzus savā atbildē norāda, ka Dievs ir pārākais. Proti, šis cilvēks Jēzum sacīja labo mācītāju. Un Jēzus saka, ko tu sauc mani labu? Labs ir vienīgi Dievs. Kāpēc Jēzus tā darīja? Vai tad Jēzus nebija labs? Vai tad Jēzus bija kādu grēku izdarījis? Vai tad Jēzus nebija Dievs? Jēzus bija Dievs un Jēzus ir Dievs. Bet visticamāk tā cilvēka sapratnē Jēzus nebija Dievs. Jēzus bija pietiekoši liels viņa acīs, lai viņam uzstādītu nopietnu jautājumu. Bet, kā mēs redzam, mirkli vēlāk, viņš nav pietiekoši liels, lai viņam paklausītu. Un Jēzus redz cilvēkā iekšā, un viņš redz cilvēkam cauri. Un tāpēc, ka viņš redzēja, ka cilvēks nav gatavs pieņemt visu, ko Jēzus grib pateikt, viņš no paša sākuma viņu uzmanību vērš atpakaļ uz Dievu, par kuru viņš ir mācījies kopš bērnības. Otrajā daļā Jēzus atbildē mēs redzam atkal norādījumu uz Dievu, bet šoreiz jau no tādas legālās puses. Un Jēzus viņam saka, tu baušļus zini. Tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, nelaupi, godā savu tēvu un māti. Acīm redzot, ja jau
dubultīgi Jēzus vērš viņu skatienu atpakaļ uz Dievu, mēs varam domāt, ka šis cilvēks nav īsti tur, kur viņam vajadzētu būt savās attiecībās ar Dievu. Jēzus viņu ved atpakaļ tur, kur viņam būtu jābūt. Jēzus mājieni, norādījums uz baušļiem. Kā mēs redzam, kopumā skatoties uz to, ko Jēzus māca arī citur un kāda ir Jēzus mācīšanas mērķi, liek domāt, ka Jēzus grib aizvest šo cilvēku pie Dieva atklāsmes būtības un pie Dieva baušļu būtības un, tā teikt, pie gara un nevis pie tā likuma burta. Šis cilvēks jautāja par darīšanu. Ko man darīt? Un, kā mēs redzam, vai tad viņš par maz ir darījis? Bet mēs redzam, Bībele skaidri rāda, ka ar darīšanu cilvēks nenonāk debesīs, bet ar ticību. To Pāvils raksta gan vēstulē Efeziešiem 2. nodaļā, 8. pants, piemēram, jo no žēlastības jūs esat pestīti caur ticību, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Un tā tālāk. Un arī Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļā, kad jūdi viņam burtiski uzstāda šo jautājumu 28. un 29. pantā, Jēzus atbild ir sekojoša. Tātad viņi jautā, ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem? Un Jēzus viņiem saka tā, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Ja jūs gribat darīt kaut ko no tā, kas Dievam ir pieņemams jūsu rīcībā, tad ticiet tam, ko viņš ir sūtījis Dieva dēlam. Cilvēkiem ir raksturīgi mērīt to, ko viņi dara, ko viņi paši ir darījuši, bet par maz mēs mēram to, ko Dievs mūsu labā ir darījis. Tas sākums šai sarunai ir tāds, ka patiesībā Jēzus ved atpakaļ cilvēku pie Dieva, kuram šī cilvēka sapratnē jau tas cilvēks bija kā kalpojis un darījis viss, kā nāks. Bet Jēzus viņu joprojām ved atpakaļ pie Dieva. Jo viņš šajā brīdī nav tuvojies vienkārši padomdevējam. Viņš ir tuvojies Dievam. Un tāpat kā citās situācijās līdzīgi, tur, kur cilvēki neredz, ka viņš ir Dievs, Jēzus to nepieprasa, bet viņš atstāja viņu turpatās, kur arī citos gadījumos cits cilvēks, lai viņi klausās, lai viņi vēro, lai viņi saskat viņa darbus un izšķirs ticēt. Bet šis cilvēks, kā mēs redzam, spēja mērīt tikai likumīgo daļu. Viņš nespēja mērīt žēlastību. Un viņš nespēja saskatīt to personu, kas viņa priekšā stāv. Un ka tā ir Kristus persona. Un ka tur ir Dieva atklāsme Kristus personā. Un kā tad Jēzus ved viņu tālāk no tās vietas, kur viņš it kā viņam ir palīdzējis nonākt atpakaļ? Vismaz Jēzus to ir darījis, vai tas cilvēks ir sapratis, tas ir cits jautājums. Un tad tas, ko Jēzus tālāk dara, tas ķeras pie būtības jau klāt. Viņš viņam liek atstāt pašu dārgāko un sakot viņam. Tur ir rakstīts, ka Jēzus iemīlēja šo cilvēku. Nu, ne jau tādā nozīmē, ka Jēzus, būdams Dievs, nemīlēja cilvēkus, bet tas visdrīzāk ir norādījums uz rīcību, kur Jēzus izšķirs darīt šī cilvēka labā. Viņš viņu iemīlēja ar nozīmi, viņš gribēja darīt viņa labā kaut ko tūlīt un tagad. Viņš gribēja parādīt mīlestību. Un mīlestības dēļ uz šo cilvēku Jēzus viņu aicina uz to pašu svarīgāko viņa dzīvē. Viņa paša labā. Nevis uz likumu pildīšanu, bet uz to, kas Dievam būtu vēl patīkamāks
saistībā ar to, kur viņš šobrīd atradās savā dzīvē. Un Jēzus redzēja to, kas šim cilvēkam visvairāk trūka. Viņam trūka brīvība. Viņš nebija brīvs. Viņš it kā bija tiecies darīt Dieva gribu. Viņš tāpat to nebija varējis. Neviens cilvēks to nevar. Patiesībā viss tā saruna norāda, ka viņš nav tik tuvu nemaz Dievam. Un tas iemesls ir, ka viņš ir saistīts cilvēks. Viņš nebija brīvs. Šai gadījumā sacīts, ka viņu saistīja manta. Manta vienlaikus bija arī tā, kas neļāva viņam novērtēt to, kas pats Jēzus ir. Vai bagātība ir problēma? Ne, bagātība pat par sevi nav problēma. Tas, ka mums kaut kas pieder, tas pats par sevi nav vēl problemātiski. Tad, kad mēs skatāmies Bībelē, daudz Dievu vīri ir bijuši bagāti cilvēki. Ābrahams, Īzāks, par Īzāku ļoti interesants pants. Vispār ir rakstīts, ka viņš kļuva bagāts un pavisam bagāts. Bet viņš meklēja Dievu vaigu. Jēkabs bija bagāts cilvēks. Cauri Bībeles vēsturē mēs redzam, cauri baznīcas vēsturē ir bijuši cilvēki, kas ir bijuši bagāti cilvēki. Problēma jau nav pašā mantā, bet ja cilvēks vairāk turas pie mantas un nevis pie Dieva, kurš to visu dod, tad ir problēma. Bez atsacīšanās no tā, kas mums pašiem liekas vērtīgs, mēs nevaram nonākt debesīs. Un tā Jēzus saka šim cilvēkam, vienas lietas tev trūkst. Ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Ja mēs skatāmies katrs uz savu dzīvi, tad varbūt lielāko daļu no mums teiks, paklau Mārtiņ, manā gadījumā tā nav manta, un tu pats zini, kā mēs Latvijā dzīvojam. No vienas aldziņas līdz nākošai, no vienas pensijas līdz nākošai. Un studentiem arī neiet viegli. Mēs varētu it kā izvairīties no šīs raksturvietas spēka, ja mēs visu reducētu tikai un vienīgi uz mantu. Bet patiesībā jau runa ir par to, kas mums ir dārgs un vērtīgs, un dārgāks un vērtīgāks nekā Dievs. Mums katram ir kaut kāda bagātība. Varbūt kādam tā ir karjera. Varbūt kādam tā ir slavas kāre. Tas, kas es esmu, tas, kas es varu būt cilvēku priekšā. Varbūt kādam tie ir kādi mērķi, kurus viņš savai dzīvē ir uzstādījis, bet kas vispār nav saskaņā ar Dieva mērķiem. Un viņš ir bagāts cilvēks, viņam ir liels sapņi, un cilvēki klausās uz viņu un varbūt pat apbrīno. Viņš ir bagāts cilvēks, viņš tik daudz ko redz un zina un saprot, bet viņš nav tuvu Dievam. Kas ir tava bagātība? Un Jēzus aicina šo cilvēku mirt, sekojot viņam. Pēc tam, kad viņš ir sacījis, atsakies atdot to, viņš saka, ņem savu krustu, ņem krustu un seko man. Šim cilvēkam bija īstā morāla, bet viņam nebija Kristus. Viņš nebija sapratis, ka viņš ar saviem spēkiem un ar savu morālu nevar nonākt debesīs, bet tas ir iespējams tikai un vienīgi ar Dieva žēlastību. Kā cilvēks par šo raksturvietu un par šo gadījumu ir sacījis apmēram tā, ka šim cilvēkam bija debesis galvā, bet viņš bija ceļā uz elli. Mums var būt labi nolūki, labi nodomi, labi definēti un izklausās labi. Bet tā viss ir mūsu bagātība. Tas ir mans. Tas ir tas, kā es lietas redzu un uz priekšu. Bet Dievs nav pirmajā vietā.
Un ne visi cilvēki spēja pieņemt to, uz ko Jēzus aicina, proti atstāt visu, kas tevi saista, lai sekotu Jēzum līdz nāvei. Mēs neko daudz nezinām par šo cilvēku. Lasām tikai to, ka viņš aizgāja bēdīgs. Kā minimums, tas liek domāt, ka viņš nespēja ar prieku pieņemt un arī parakstīties uz Jēzus aicinājumu ņemt krustu un sekot Jēzum. Kad Jēzus aicina tevi sekot viņam, kāda ir tava atbilde? Jēzus šodien arī saka, atstāj to, kas tev liekas tik dārgs un vērtīgs, un tas, kam tu esi pieķēries savā dzīvē. Un es nezinu, kādā dzīves situācijā tu atrodies. Un nav jau runa tikai par to, ja tu nekad neesi to izvēli izdarījis viņam sekot. Iet runa arī par tevi, ja tu esi izdarījis šo izvēli. Un tu saki, es jau esmu Jēzum uzticējies, bet kas ir tas, kas šobrīd tavā dzīvē tev ir vissaistošākais? Kas tevi saist šīs svētrunas laikā? Tagad īsziņas, kuras tu vari sūtīt saviem draugiem, spēlītas. Es tā esmu dzirdējis, ka ir cilvēki, kas dievkalpojuma laikā nodarbojās ar tehnikas sasniegumu apgūšanu. Vienalga, kas tas būtu, ja tas nav Jēzus, kas tev ir pirmajā vietā. Tavā dzīvē, tavā ikdienā, tavā darbā, tavā skolā, tavā ģimenē. Un tas ir kaut kas cits. Tad tu neesi ceļā uz debesīm. Kas ir tas tavs krusts, kas tev būtu jāpaņem? Ziniet, cilvēkiem ir arī tendence pašiem izdomāt savus krustus. Jo gal galā, ja jau Jēzus vairākās vietās ir sacījis, ņem krustu un seko man, un tad ir dzirdēts, ka kādam kāda slimība ir krusts vai vēl kāda lieta ir kā krusts, tad kas ir tas mans krusts? Un cilvēks saprot, es galīgi bez krusta nevaru iet, tad kurš tad ir mans krusts? Un tad viņi meklē paši savus krustus un nodefinē paši savus krustus. Un tur tas pārāk, tā teikt, nemaz nav tāda liela tuvība ar to, ko Jēzus sacīja par to krustu. Kāda ir vispārēja tā definīcija, kur mēs varētu sacīt par krustu? Krusts ir tas, kur iekšā ir tās lietas, apstākļi, notikumi, finanses, attiecības, jebkas. Krusts ir tas, kas izskatās labi. Bet Kristus dēļ tev no tā ir jāatsakās. Kristus dēļ. Kristus dēļ tev ir jānes tā lieta. Tā nav tava slimība iespējams pārsvarā gadījumos. Ja vien Kristus dēļ tu kaut ko dari, neskatoties uz to, ka tu esi slims. Ja tu esi slims un gultā un saki, es jau neko nevaru, tāds mans krusts, tā nebūtu pareiza atbilde. Ja tu, neskatoties uz savu slimību, aiziet uz tirgus laukumu un sludināt evaņģēliju un teikt, tas slimība ir mans krusts, bet es sludinu evaņģēliju, tad tā slimība kļūst par krustu, jo neskatoties uz to problēmu, tu to pārvari Kristus dēļ. Kristus dēļ. Varbūt tavas attiecības ir krusts. Tavas attiecības ir tās, kuras šķietam un no malas skatoties izskatās pilnīgi nepieņemams cilvēkiem. Un viņi teikt, paklau, ja tu tā dzīvo un ja tas tavā dzīvē notiek, tu vispār neesi ticīgs cilvēks. Ticīgi cilvēku dzīvē tādas lietas nenotiek. Bet tu saproti, ka tu no savas puses izdarīsi visu, ko tu esi varējis, un tu saproti, ka tu tāds, kāds tu esi tajā brīdī, esi tāpēc, ka tu turies pie Bībeles un ka tie citi cilvēki, kas ir bijuši attiecībās ar tevi, viņi ir bijuši pretrunā ar Bībeli. Un tu tās attiecības savā ziņā kļūst par krustu, ja tu to dari Kristus dēļ. Varbūt kādam nauda tieši kļūst par krustu. Nevis tāpēc, ka tev no viņas ir jāatsakās, bet tāpēc, ka tev viņa ir gudri jālieto. Un Dievs tev pastāvīgi dod, un tu saki, paklau, bet ko man darīt?
Un Dievs tev saka, redzi, dod tālāk. Tas bišķi tā pavilkts jau aiz matiem pa tālu varbūt. Ja? Bet tā ideja, ko es gribu pateikt, ir, jebkas, ko mēs savā dzīvē darām, un jebkas, kas mums pieder, jebkas, kas notiek ar mums, tai brīdī krusts tas ir, kad tas kļūst par izaicinājumu atdot to Dievam, nevis paturēt sev. Un Jēzus saka, ņem krustu. Jēzus zināja, ko viņš viņam bija pateicis. Viņš teica, ņem krustu, kur es tikko tev definēju. Vismaz tai dienā tas bija tas krusts. Citās dienās varbūt tie bija citi krusti. Ņem krustu un seko man. Viņš aiziet no skums. Ko mēs darām? Un vienīgi Dieva spēkā ir cilvēks izglābt. Tāpat kā citkārt iepriekš, tā arī šeit no situācijas un no viena cilvēka tas jautājums pavēršas pret mācekļiem. Un Jēzus atkal pievēršas mācekļiem un dod mācību. Jēzus vārdi par to, ka bagātiem ir grūti nonākt Dieva valstībā, pārbiedēja mācekļus. Šeit vairākos pantos mēs to varam lasīt. Jēzus saka, cik grūti bagāti ieies Dieva valstībā. Un 24. pantā lasam, mācekļi iztrūcinājās par šiem vārdiem. 25. pantā Jēzus saka, vieglāk ir kamielim iziet cauri adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Un 26. mēs lasām, tie vēl vairāk pārbījās. Viņi ir satraukušies. Kāpēc viņi ir satraukušies? Tajā laikā valdīja uzskats. Ja cilvēks ir bagāts, tad tāpēc, ka Dievs viņu ir svētījis. Ja Dievs viņu ir svētījis, tad Dievs ir ar viņu. Ja Dievs ir ar viņu, tad viņš būs debesīs. Tātad pirmais vārds bija bagāts, pēdējais vārds ir debesis. Tātad bagātie būs debesīs. Un ja es saku bagātie, ar ārkārtīgām grūtībām tur nonāks. Citiem vārdiem sakot, tāpēc vien, ka viņš ir bagāts, viņš nenonāks debesīs. Un mācekļi, kur dzīvo šī laikmeta ietvaros, kas ar to uzskata, viņi nobijās. Viņi domāja, bet ja pat viņi nenonāks tur, kas tad nonāks? Bagātnie būtu tā kā pirmajās rindās no tiem, kas noteikti ies uz tām debesīm. Bet ja viņi nav pirmajās rindās, tad kas tad tur ir? Šeit ir tas kamielis pieminēts un adatas acis. Un nereti tiek sacīts, ka Jeruzalemē ir bijuši tādi mazi vārtiņi, pa kuriem cilvēki varējuši ieiet. Un ja kāds cilvēks ir nācis ar kamieli, tad kamieli varēja dabūt cauri tikai tad, ja viņam noņēma visu mantu, un kamielis uz ceļiem tā tik kaut kā tur izstumdījās cauri. Un tas tā ir mācīts, un tad ir teikts, redz, Jēzus lietoja šajā vietā šo priekšstatu par šiem mazajiem vārtiņiem, kurus sauc par adatas aci. Un gribēju pateikt, ja kamielis vēl ar grūtībām tur tikt cauri, tad bagātniekam debesīs būtu vēl grūtāk. Bet vismaz divu iemeslu dēļ šis skaidrojums ir apšaubāms. Pirmkārt, literatūrā pirmo reizi šādu vārtu pastāvēšana ir pieminēta tikai 11. gadsimtā. Un jautājums, kāpēc gan pirms tam neviens par to neko nezināja un neteica? Iespējams tāpēc, ka tas bija tikai minējums, ka tur tādi vārti varēja būt. Otrakārt, konteksts neliek domāt, ka cilvēcīgi būtu variants pašam nonākt debesīs. Jo ja Jēzus būtu pieļāvis, ka bagātnieks kaut kā nonāks caur to adatas acis debesīs, tad tas nozīmē, ka cilvēcīgi ir viens variants, tikai jāuzzina, kurš tas ir, lai nonāktu debesīs. Bet šeit Jēzus nedod variantus. Un mācekļu sapratne
ir pirmais skaidrojums par to, ko Jēzus bija pateicis. Un mācekļu sapratni atspoguļo. Nav iespējams nevienam nonākt debesīs. Viņi ir nobijušies. Un Jēzus sekojošā atbilde parāda, ka tikai Dievs padara iespējam kādam nonākt debesīs. Kā ir ar mums šodien? Kādā veidā mēs ceram nonākt debesīs? Vai jūs esat domājuši par to, kas ir tas, kā jūs nonāksiet debesīs? Ar kādu gudrību, ar spēku, ar lūkšanu skaitu un daudzumu, ar rakstu zināšanu, ar to, cik daudz jūs esat kalpojuši, vai tāpēc, ka jūs saprotat vislabāk, kādiem jums ir jābūt, kā kristiešiem, kā baptistiem. Un ja citi nenonāks, jo citi vēl klūp un krīt, tad es esmu diezgan pareizs un es domāju, es nonākšu. Kas ir tas, pēc kā jūs definējat, ka jūs nonāksiet debesīs? Tā ir jūsu bagātība, plašākā nozīmē. Un jūs sakat, redziet, man ir savs priekšstats, ar kur es varētu tur nonākt. Jēzus saka, tu tur nenonāksi, tāpēc, ka tev ir savs variants. Neviens nenonāks tur tāpēc, ka viņam ir savs variants. Tikai Dievs tev tur var dabūt. Tikai Dievs. Un kas tev ir jādara, lai tu nonāktu debesīs? Tev ir jāatzīst grēki un jātic, ka tas, kas tavā priekšā šos vārdus saka, ir pats Jēzus. Ka Jēzus tev šodien saka, tu pats nespēji nonākt debesīs, bet Dievs tev var dot vietu debesīs. Vai tu tici Jēzum? Vai tu uzticies Jēzum kā vienīgam, kurš tev iecels debesīs? Viss, kas tev ir jādara, tev ir jāatzīst savu grēku. Tev ir jālūdz piedošanu Jēzum un jāsaka, es esmu grēkojis un tu esi vienīgais glābējs, kurš var mani izglābt. Lūdzu, piedod man mans grēks un dāvini man mūžīgo dzīvību. Un zini, tā ir lūkšana, kur Jēzus grib dzirdēt, un viņš to grib paklausīt, un viņš to paklausīs. Vai tu esi atzinis savus grēkus, lūdzis Jēzum piedošanu un saņēmis mūžīgās dzīvības dāvanu? Un es gribu, ka tu šodien atbildi šajā brīdī nopietni šo jautājumu. Vai tu tici, ka tu būsi debesīs? Vai tu tici, ka tu būsi debesīs? Šis cilvēks nebija pārliecināts, vai viņš būs, bet vai tu esi pārliecināts? Un ja tu neesi pārliecināts, tad nāc pie Jēzus un saka, kungs Jēzu, kaut kas man rada bažas. Varbūt tie ir tavi grēki. Tad lūdz Jēzum piedošanu un tic, ka Jēzus ir nomiris par tiem un nestaigā ar saviem grēkiem. Varbūt tā ir neziņa par to, ko Jēzus jau ir pateicis tev. Tu varbūt saki, bet es esmu nožēlojis visu, ko es apzinos, bet manī nav miera. Tu varbūt nezini, ko Jēzus grib tev pateikt. Tu nezini rakstus, tev nav pietiekoši rakstu pamatojums tam, lai ļautu svētajam garam tev pārliecināt. Tad ej pie Jēzus un lasi rakstus, ko Jēzus saka, lai tu dzirdētu, ka viņš tev pieņem, ka viņš tev mīl un dāvina tev mūžīgo dzīvību pilnīgi bez nosacījumiem un par baltu velti. Ej pie Jēzus un dzirdi, ko viņš tev šodien saka. Šis notikums iet nedaudz tālāk. Pēters Jēzum saka, redzi, mēs visu esam atstājuši un tev staigājuši pakaļ. Pētera apgalvojums izriet no Pētera apziņas, ka viņš gan ir rīkojies labāk nekā šis cilvēks, kurš tikko atstāja Jēzu. Viņš apzinās, es esmu atstājis kaut ko aiz sevis. Es esmu, kā tad ir ar mani? Kādi ir ar mums pārējiem, kas esam šeit tev līdzās? Un kāda tad ir Jēzus atbilde? Jēzus saka, Dievs atalgos tevi, ja tu būsi paklausījis viņam. Bet tā atalgošana notiks pēc viņa kārtības un nevis pēc tā, kā tu iedomājies. Un interesanti ir izsakot tam, ko Jēzus šeit saka. Jēzus pieskars ģimenes tēmai. Protams, šodienas ģimenes diena un galīgi par to nerunāt nevar. Un vismaz divas lietas mēs zinām par Pēteri.
viņš bija atstājis zvejošanu, savu biznesu un sekojis Jēzum. Pēc Jēzus augšām celšanās Jāņa evaņģēlijas 21. nodaļa mēs lasām, ka Pēteris ir tā kā kārdināts atgriezties tajā biznesā, nezinām vai ilgi vai tikai uz brīdi, un viņš aicina arī citus līdzi un visi iet un viņi tur zvejo. Un vēlāk gan mēs vairs nelasām apustuļu darbu grāmatā, ka Pēteris nodarbotos ar zvejniecību, jo mēs drīzāk izsecinām, ka viņš ir ļoti aizņemts evaņģēlijas sludināšanas darbā. Par viņa ģimenes dzīvi mēs zinām, ka viņš ir precējies. Un no 1. vēstules korintiešiem 9. nodaļas 5. panta mēs uzzinām, ka viņš kalpoja un misijas darbā bija kopā ar savu sievu. Un tā pati rakstvieta pasaka, ka arī citi apustuļi ir kalpojuši kopā ar savām sievām. Un tur Pāvils raksta tā: vai mums nav tiesības kādu māsu ņemt par sievu un ar to kopā ceļot, kā to dara citi apustuļi, arī tā kunga brāļi un Kēfa. Vēl jau vairāk, ņemot vērā senās pasaules praksi, ka tas bija normāli un ārkārtīgi izplatīti, ka cilvēki bija precējušies un nedzīvoja vieni, varam secināt, ka tiešām apustuļi un daudzi no tiem pat tajā brīdī, kad Jēzus runāja, bija precēti cilvēki. Un tad šajā 29. un 30. pantā Jēzus runā par lietām, kas bija un nākotnē būs aktuālas pašiem apustuļiem. Un līdz ar to tie vārdi kalpo gan kā mācība viņiem, gan arī kā iedrošinājums un apsolījums. Un tie ir tā vērti, lai mēs uz tiem paskatītos. Ko mēs saskatām? Tad, kad Jēzu un viņa evaņģēliju cilvēks liek augstāk par savu īpašumu un ģimeni, tad mēs rīkojamies saskaņā ar Jēzus prātu. Tas ir tas pirmais, ko mēs šeit izsecinām. Jēzus saka, neviena nav, kas atstājis namu vai brāļus vai māsas vai māti vai tēvu vai bērnus vai tīrumus manis un evaņģēlija dēļ, kas nedabūtu 100-kārtīgi jau šī laikā namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus un vēl nākošā laikā mūžīgo dzīvību. Tātad Jēzus pasaka, tas ir pareizi, ja tu to dari. Tas nenozīmē nemīlēt vai nicināt. Tas nozīmē, ka viņi tev nesaist kalpot un nekavē kalpot Dievam. Jo arī apustuļi bija precējušies. Un daudz cilvēku tajā laikā bija precējušies. Bet tas nozīmē likt viņus pirmajā vietā. Un otrs, ko mēs secinām, kad mēs Jēzu un viņa evaņģēliju liekam augstāk par savu īpašumu un ģimeni, tad patiesībā mēs nezaudējam ne savus īpašumus, ne ģimeni, bet mēs to saņemam atpakaļ 100-kārtīgi. Kas tā ir? Tā ir Dieva ģimene. Tāpēc, ka raksti un Jēzus paša dzīve to apliecina, svarīgāk par fiziskajām saitēm uzlūko garīgās saites. Tikai viens piemērs. Tad, kad Jēzus un apustuļi tur ir kopā kādā namā un tur ir tik daudz cilvēku, ka cilvēki klāt netiek, tad tur nāk Jēzus, māte ar brāļiem, māsām un viņi grib pie Jēzus tikt un Jēzum tiek dot ziņa, redz, viņi ir atnākuši, viņi ārā tev gaida. Tā vietā, lai Jēzus teikt, vai cik labi, ka jūs man pateicāt, atļaujiet man iet pie savējiem. Viņš saka, kas tad ir tie, kas ir mani brāļi, māsas, māte? Viņš paskatās uz mācekļiem un viņš saka, tie, kas dzird un dara man debes tēva prāta, tie ir īstie. Un ir vairākas tādas situācijas evaņģēlijos, kur pat savu māti viņš noliek otrajā vietā aiz garīgās ģimenes. Ja, tā kā redzēsim to prioritāti šeit. Jēzus redz garīgo ģimeni primāru, un garīgās saites ir primārs, pēc tam ir fiziskās saites. Un Jēzus līdz ar to saka, tad, kad tu liec mani pirmajā vietā, tu iegūsti daudzkārt vairāk. Tas nenozīmē, ka tu vari kļūt neusticīgs tām attiecībām, kuras tev ir fiziskās. 1. Timotejam mēs lasām, ja tu kļūst neusticīgs tām attiecībām, tu kļūst ļaunāks par bezdievi. Bet tu baudi svētību un lielu bagātību tajā Dieva ģimenē, kas tev ir dota.
Un to svētību tu ienes tajās fiziskajās attiecībās. Pretējā gadījumā tev nav ko tur ienest. Tas būtu atkal no citām rakstvietām kopā skatoties. Ir tik daudz lietas, kas mums ir pieejams Dieva ģimenē. Padoms, atbalsts un tā tālāk un tā tālāk. 30. pantā šeit arī ir rakstīts, ka Jēzus saka, kaut arī ar vajāšanām šeit viss tas nāks. Patiesībā oriģinālā nav rakstīts kaut arī, bet ir vienkārši sacīts ar vajāšanām. Citiem vārdiem sakot, nav, varbūt būs vajāšanas, arī varbūt nebūs, bet tas vienmēr notiks ar vajāšanām. Tas notiks ar grūtībām. Ar grūtībām. Un mēs zinām, ka Dieva ģimenē nav viegli. Arī Dieva ģimenē ir jāiet cauri grūtībām. Ar pasauli, arī savā starpā pašiem garīgi augot. Un šai gadījumā domāts vajāšanas, tas ir no ārpuses, ka tev nesaprot un ir grūti. Un tas nav viss. Jēzus saka, nākošā laikā tu saņemsi mūžīgo dzīvību. Ja tu neatsakies šeit no viss, kas tev pieder, un nesakārto prioritātes, tad tu neiegūsti vairāk ne šeit, ne mūžībā. Ja tu atsakies šeit, tad tu iegūsti šeit un mūžībā. Šis notikums sākās ar to, ka nāk bagāts cilvēks. Viņš nespēja atteikties, lai kļūtu bagāts. Patiesi. Un tur ir mācekļi, kuri ir atteikušies, un Jēzus saka, jūs kļūsiet bagāti šeit un mūžībā. Un zinot, ka Jēzus mācekļiem un mums tai skaitā var būt tendence teikt, tad jau mēs kaut kas esam. Mēs esam kaut ko darījuši. Jēzus izsaka šo ārkārtīgi vērtīgo piezīmi šeit. Daudzi, kas pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Tu domā, ka tu esi labāks, tu domā, ka tu esi lietas atrisinājis, tu domā, ka tu esi citiem priekšā. Neskaties tā. Citi var būt tev priekšā. To, kā tās lietas īsti notiks, galu galā to visu nosaka Dievs. Dievs atalgos, bet Dievam ir savu kārtību, kā tas notiks, un ne tev spriest par to. Un ne Pēterim pašam pateikt, redz, es esmu labāks nekā tas bagātnieks, kurš aizgāja. Tas ir Dieva ziņā. Vai tu esi šodien bagāts? Jo tā īstā bagātība ir Kristus. Un ja tev ir viss cits, bet nav Kristus, tad tev nav nekā. Bet ja tev ir Kristus, tad kopā ar Kristu tev ir Dieva ģimene un Dieva resursi šajā pasaulē. Tas viss tev tiek dots lietošanai. Un Dievs tev vēl dod gudrību, un Dievs dod vadību tam visam. Un Dievs dod svētību tam visam pāri. Vai tev ir Kristus? Mēs šajā brīdī lūgsim Dievu. Un es aicinu, ja ir kādas lietas, kas tevi attur no Kristus, un ja tev nav sirdī miera, ja tu neesi uzticējis viņam savu dzīvi, ja tu visu savu mūžību neesi ielicis viņa rokās, tad šajā brīdī, kad mēs lūgsim Dievu, lūdz viņu. Un saka, Kungs Jēzu, es nāku pie tevis, piedod manus grēkus. Palīdz man atteikties no viss tā, kas man liekas ir tik vērtīgs un no kā man ir grūti atraisīties. Palīdz, paņem to prom. Es nespēju. Man pat nav spēka atteikties. Es jūtu, ka tas man saist. Kungs, paņem to prom un nāc manā dzīvē un esi tu man vērtību. Un dāvini man mūžīgu dzīvību. Lūksim Dievu. Kungs, paldies, ka šajā dienā tu mūs uzrunā caur šo notikumu, kurā tu māci, ka bez tevis un bez tava darba mūsu dzīvē mēs neiegūstam pat patiesu un īstu un
lielu ģimeni. Bez tevis mūsu ģimenes pat ir tik sasaistītas, maziņas, egocentriskas, dzīvot nespējīgas. Bet ar tevi ir arī liela, bagāta ģimene, garīgā un fiziskā. Kungs Jēzu, piedod mums mūsu grēkus, šķīstī mūs no tiem. Uzlūko katru dvēseli, kas ir šeit un kas sauc uz tevi, kurai sirdī nav miera un prieka. Palīdz, ka viņi var atzīt tev savus grēkus un ticēt, ka tu esi nomiris pie krusta Golgātā par viņu grēkiem. Uzticēties tev un saņemt grēku piedošanu un mūžīgās dzīvības dāvanu. Ka tu kļūsti par viņu vērtību un taisnību. Ka viņi var zināt, ka viņi dzīvo, ka viņiem ir piedots, ka viņi dzīvo un ka tu esi viņu vērtība un ka tu viņus nes uz debesīm ar savu spēku un ka tu viņiem dāvini šo pasauli un savus ļaudis, savu ģimeni un resursus šajā pasaulē. Ka viņi var būt bagāti jau šeit un mūžīgi ar tevi un tevis dēļ. Kungs Jēzus, palīdz mums katram atzīt savu nabadzību, savus klupšanas, krišanas un nespēju un uzticēties tev, lai tu kļūst par mūsu bagātību. Kungs Jēzus, palīdzi. Un tiec tu godināts mūsu dzīvē, ne tikai šajā brīdī, bet vienmēr ar mūsu izvēlēm, ka mēs krustu ņemam uz sevi.